Tātad, jā, esmu Valters Siksna. Īstenībā, pavisam smieklīgi vai nesmieklīgi, esmu sanāk jums draudzē kaimiņš. Tad es pats kalpoju Rīgas Baptistu draudzē mājvieta, kas atrodas Latvijas ielā 37. Tas nozīmē tiešām tepat ap stūri. Tāpēc, saka, Matejs ir mīļš vienmēr bijis gan tādā sadarbības līmenī, gan arī tad, kad es studēju BPI, man liekas, ka mums pat bija kopmītnes, un mēs dzīvojam kaut kādu laiku, un es pat naktis palicu. Saka, Matejs ir foršs, tā kā man vienmēr Matei bijis labas asociācijas, un gan ar Matīs kopā, gan ar Jāni, jā, ir daudz foršas lietas. Nu ko, dargie draugi, man šodien tā tēma Ādams un Ieva. Bišķiņ salūzas fonds, ļoti atvainojos, tas nozīmē, ka, kā jau zinat, ar pārlaik no viena PowerPoint uz otru, un tad vienmēr kaut kas salūst, un ļoti atvainojos. Bet Ādams un Ieva, man liekas, tāds stāsts, ko visi zina. Un es domāju, visi zina dēļ tā aizliegta augļa, vai ne? Pa lielam, un tā principa, kad aizliegtas augļus vienmēr kārdina. Kad ir tā, ir tā aizliegta augļa princips. Ja kaut ko neatļauj vecāki, tad to ļoti gribās, vai ne? Un man liekas, par to arī vērts ir šodien parunāt, nu ko tad mēs un tā stāstu paņemt. Un aicināšu otro slaidu, ideāli. Tātad es aicināšu jums paņemt bībeles, ja jums tāds ir. Ja nav, tad atveriet aplikācijas savā telefonā. YouVersion Bible app es iesaku, tur ir gan jaunais tulkojums, gan vecais tulkojums. Un atveriet 1. Mūzes grāmatu 2. nodaļu. Un lasīsim no 4. panta līdz 25. pantam, un tad arī šo sadaļu mēs analizēsim, pēc tam paskatīsimies vēl tālāk. Bet es gribu kopā vienkārši jums lasīt, jo es ticu, ka tas spēks ir Dieva vārdā. Spēks ir nevis tajā, ko es šodien pateiktu, bet ticu, ka spēks ir Dieva vārdā, ko viņš pats par sevi var atklāt. Un ko es ticu, ka Dievs man devis kaut kādu domas jums vairāk izskaidrot vai iztulkot kaut kādu šīs konkrētās lietas, ko mēs varam ulikt uzsvars. Tātad 1. Mūzes grāmata 2. nodaļa no 1. līdz no 4. līdz 25. pantam. Un es lasīšu, tur sekot līdzi, tad jūs labāk arī varēsiet atcerēties un iebraukt šajā stāstā. Tur stāv rakstīt šādi, es lasīšu no vecā tulkojuma no 65. gada, jo es pēc tam viņus arī saliks prezentācijā, lai vieglāk ir atsaukties. Tad tur rakstīts tā ir, šis ir stāsts par debesīm un zemi, kad tās tapa radītas. Laikā, kad Dievs tas kungs zemi un debesis radīja. Zemes virsū vēl nebija neviena lauku krūmu un vēl neviena lauku zāle nezēle. Jo Dievs tas kungs vēl nebija licis lietumlīti par zemi un vēl nebija neviena cilvēka, kas zemi koptu. Tad avotu ūdeņi cēlās no zemes un apūdeņoja visu zemes virsu, un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedves viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un Dievs tas kungs dēstīja dārzu ēdenai, austrumos tur viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. Un Dievs tas kungs lika izaugt no zemes ikvienam kokam, kur bija patīkam uzlūkot, kas bija labs, lai no tā ēstu, bet dārza vidū dzīvības kokam un labā un ļaunā atzīšanas kokam. Un upe iztecēja no ēdens apūdeņoja dārzus, un no turienes tā dalījās 4 galvenās straumēs. Viens vārds ir Pišona, tā plūst apkārt visas Halivas zemē, kur ir zelts, un šīs zemes zelts ir labs. Tur ir arī aromātiskie sveķi, oniks. Otrs upes vārds ir Gihona, un tā plūst apkārt visai Kušas zemē, bet trešās upes vārds ir Hidekēla, tā plūst austrumot no Asūras, un ceturtās upes vārds ir Eifrata. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdena dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem ēdams ēd, bet no labā un ļaunā atzīšanas koka un nebūs ēst, jo tai dienai, kad tu ēdīsi, no tā tu mirdams mirsi. Un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam darīšu palīgi, kas atbilstu viņam. Tad Dievs tas kungs veidoja no zemes ikvienu lauku zvēru un ikvienu putnu gaisā, un tu pievietos pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārdā viņš tos nosauks. Un kā cilvēks nosauks ikvienu dzīvu radījumu, tāds, lai būtu tā vārds. Un cilvēks nosauc vārdā visus lopus, visus putnus gaisā, visus lauku zvērus, bet viņš neatrada palīgu, kas viņam atbilstu. Un Dievs tas kungs lika cieta miegam nāk par cilvēku, un tas aizmiga, un viņš izņēma vienu no viņa ribām un aizpildīja vietu ar miesu. Šo ribu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pievietoja pie cilvēka. Tad cilvēks sacīja, šis tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas, un viņš sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta, tādēļ vīrs sastās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūst par vienu miesu. Un tie abi cilvēks un viņa sieva bija kaili, un tie nekaunējās viens otru priekšā. Amen. Labi, nākamais slaidiņš ēterā. Un tad tas, ko es gribu šodien ar jums kopā
bišķiņ iefokusēties kaut kādām detaļām. Jo es ticu, ka detaļās ir spēks, un mēs varam iedziļināties un uzzināt kaut kādas vairāk lietas. Pirmā lieta, ko mēs varam paņemt no šīs rakstītas savā dzīvē, ir, ka Dievs dod konkrētu uzdevumu. Nu, tad kas tad cilvēkam jādara? Kas tad ir mūsu uzdevums? Un tāda pirmā pavēle, ko Dievs vispār dod cilvēkiem, ir augļojieties un vairojieties. Tas nozīmē veidojiet ģimenes, preceties, veidojiet ģimenes, veidojiet bērnus. Tas ir pamat uzdevums. Tad ar to varam sākt. Tas nozīmē, ka tas ir izejas punkts. Man ir tas gods šogad nosvinēt 5 gadu laulībā ar savu sievu, un mēs gaidām 3. mazo, mums līdz martā būs 3. Un es teiktu, ka tas ir baigais prieks. Prieks ir tam, kad ir ģimene, kad ir šis palīgs blakus, kurš tā palīdz ikdienā, un ka tev ir bērni, kur nes prieku un kur tu vari ieguldīt šajā nākamajā paudzē. Un tā. Tad tālāk ir piepildiet zemi, pakļaujot sev to un valdiet par zivīm, jūrām, putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo uz zemi. Otra lieta, kas šeit ir uzrakstīta, ka mums jārūpējas par šo zemi vai vietu, kurā mēs dzīvojam. Tas valdiet par dzīvniekiem, tas nozīmē, ka mēs esam pārāk par dzīvniekiem. Tādā ziņā, kad dzīvnieki pa lielam, mēs viņus varam ierobežot. Tas ir tas, ko gribētu teikt, ka mums ir valdīt nenozīmē, es domāju, tik daudz varbūt, kad darīt valdīt, parūpēties, valdīt, sargāt arī viņus un rūpēties par viņiem. Un viss, kas ir šajā pasaulē. Un otra lieta, ko mēs šeit varam paņemt, ir Dievs, tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdienas dārzā, lai viņš kopt un sargāt. Tad 2 lietas, viņš saka, hei, kop to vietu, kurā tu esi. Varbūt mēs šodien neesam dārzā ēdenē, bet mēs esam šeit Latvijā. Man liekas, kaut kādā savu vietu, kurā tu dzīvo, kop par viņu, rūpējies. Jo, man liekas, tas arī Dieva dots uzdevums. Varbūt mēs varam teikt, vienkāršā veidā arī kopt šo vietu, kur jūs esat šeit, otrdienas vakaros Matejā. Hei, rūpēties par šo vietu, pēc jauniešu vakara novākt visu, rūpēties par savām mājām, par vietu, kas tev ir iedod, kur tu esi ielikts. Un sargāt. Un man liekas, tā ir vēl viena lieta, kur kāpēc arī kristieši izvēlas, piemēram, iet armijā. Vai arī, es domāju, kas arī atbilst šim jaunajam, nezinu, kāpēc iet vispār obligātajā dienestā. Jo man liekas, ka Dievs ir nevelti mūs ielicis vietā valstī Latvijā, lai arī mēs to sargātu. Un rūpēties par cilvēkiem, rūpēties par savām ģimenēm, cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Tā ir vēl viena lieta, kur kristieši gūst mieru tieši obligātajam dienestam vai vispār armijai, kad saka, hei, Dievs mums aicinās sargāt vietu, kurā Dievs mums ir ielicis. Tā ir, mēs piedzimām Latvijā, tā ir Latvija. Un ejam tālāk. Brīvā griba. Un Dievs kungs lika izaugt no zemes ikvienam kokam, kur bija patīkam uzlūko, kas bija labs, lai no tēvs, bet dārza vidū dzīves kokam, labā ļaunā dzīšanas kokam. Dievs dod brīvo gribu. Man liekas, tā ir vēl viena forša lieta, ko mēs varam, kur mēs varam pateicīgi Dievam būt, ka mēs neesam roboti. Dievs neuzspiež mums viņu mīlēt, Dievs dod brīvo gribu. Dievs arī, jo ēdienas dārzā mēs redzam, ka dod kādu koku. 2 kokus, palielam labā un ļaunā atzīšanas koks un mūžības koks. Tad labā un ļaunā atzīšanas koks, tas nozīmē, ka Dievs ieliek jau kaut kādu opciju, izdarīt brīvo izvēli un brīvo gribu, kuru viņš saka, hei, nē, no tā. Viņš pasaka, kas būs sekas. Ja tu to darīsi, hei, tu mirsti, un varbūt tā nav fiziski nāve, tā ir garīga nāve. Bet viņš dod jau brīvo gribu. Un man liekas, tā ir tas skaistums, ko Dievs mums ir devis, ka mums ir šī izvēle, ka mēs neesam roboti, un arī mums ir šī izvēle ticēt Dievam, sekot Dievam, un arī, dzīvot ar viņu, paklausīt tam, ko Dievs ir teicis Dieva vārdā, piemēram. Tā ir tā mūsu brīvā griba. Un mēs varam darīt, varam nedarīt, bet tam visam ir sekas. Ko tu sēsi, to tu pļaus, ne vēl tu uzolam tā dziesmu, ne vēl Bībelē šie vārdi ir, bet ko tu sēsi, to tu pļaus, bet tā ir tā realitāte. Vienkārši, varam jau, darīt ļaunu un sagaidīt, ka būs kaut kas labs beigās. Bet tas ir tas, ko mēs no šī varam paņemt. Un rekur arī mēs lasām tālāk, kad viņš saka, hei, bet neēd no šiem augļiem, ja ne, tam būs sekas. Un man liekas, tas ir tas skaistums, kad tad, kad mēs izvēlamies sekot Dievam, tā ir mūsu personīgā izvēle, un tā ir mūsu brīvā griba, un tad tam ir cits svars. Un es kaut kur dzirdēju līdzību par to, kad kāpēc debesīs būs tik forši? Jo tāpēc, kad cilvēki ir izdarījuši izvēli mīlēt Dievu, un viņi ir mācījušies visu dzīvi mīlēt. Un viņi aizies, un tur vienkārši dabiski viņi mīl Dievu, mīl cilvēkus. Un tāpēc debesis būs tik forša vieta. Jo tur būs visi cilvēki, kur mīl Dievu, mīl cilvēkus. Pēc būtības tas, ko Dievs ir aicinājis. Es kaut ko izlidināju, met jau pa gaisu. Next. Dieva ideāls attiecībām. Trešā lieta, ko es gribu izcelt, un Dievs, tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Esam darījuši palīgu, kas atbilst viņam. Tātad Dievs rada palīgu. Dievs dod
šajā gadījumā Ādamam sievu, palīgu, kurš palīdz viņam kaut kādā ziņā darīt šo darbus, nodzīvot šo dzīvi labi. Viena pieredze no manas dzīves. Es esmu bijis laikam, līdzīgi kā Kristīna minēja, ka kaut kādas arī neveselīgās attiecībās. Un es esmu sapratis to, kad es, deitoju jauniešu vecumā kaut kādām meitenēm, kad ir ļoti bieži tā, kad meitenes norauj fokusu no lietām, kas ir svarīgas. Piemēram, tā ir kalpošana. Tu kalpo, piemēram, es 17 gadu vecumā vadīju jauniešu. Un man bija kā draudzene, kur mēs sākām arī draudzēties. Un bija kāda fiziska tuvība. Kad tu visu laiku par to domā, tas tev visu laiku rauj no fokusu no kalpošanas. Tev vairs nav tik svarīgi kalpot Dievam, tik svarīgi darīt lietas, kas tev ir vērtība. Jo vienkārši tas tev norauj fokusu. Man pat neapzināti. Un tad, man liekas, tas skaistums, kurus es ieraudzīju pretējo, tad, kad mēs satikāmies manu sievu, kad es arī kaut ko no Dieva saņēmu, kad Valteri, bija kaut kāds arī šis sāpīgais brīdis, kur mums kāds attiecības man neizdevās kāda meiteni. Un es saņēmu no Dieva, kad Dievs saka, Valteri, turpini kalpot, tu viens nenomirs. Man liekas, reāli smieklīgi, un tu nesaproti īsti, ko tas nozīmē, vai tu nozīmē līdz pensijā, tu neaprecēsies, vai ko tas īsti nozīmē. Bet es atceros tas, ko man viens amerikāņu brālis teica, viņš teica, hei, man liekas, tas, kā Dievs dara, tad, kad tu dari to lietu, ko Dievs tev aicina, kad tu kalpo Dievam, kad tu dari to, ko Dievs tev aicina, Dievs tev vienkārši paņem un piever blakus šo cilvēku, un jūs kopā ejat ar šo mērķi un kopā kalpojat. Un, man liekas, tas ir tas skaistums. Tad jūs varat redzēt to komandu, kad Dievs dod šo vīziju, kad jūs ejat kopā un kad Dievs pievērš otru cilvēku un jūs kopā varat darīt labu. Un tas bija tas, ko īstenībā Dievs man deva kā tādu vārdu, kad mēs man sieva precējāmies, pirms mēs precējāmies, kad Valter, tev viņi ir jāprec, jo jūs darīsiet kopā lielas lietas. Un, man liekas, tas ir pilnīgi pretēji nekā noraut fokusu vai aiziet prom no kalpošana, bet tad cilvēks nāks, hei, ko daram kopā? Kalpojam. Tagad prieks man sieva vada jauniešu vakar. Un, man liekas, tas ir forši. Un otra lieta ir tādēļ vīrs atstās tēvu un mātu un pieķersies savai sievai un tie kļūst par vienu miesu. Un tie abi cilvēki, viņa sieva bija kaila, bet tie nekaunēs viens otru priekšā. Es esmu arī mācīts, sludinātājs, licencēts un es gatavoju pāris laulībām. Šī ir viena no tādām manām mīļākajām, man liekas, raksturvietām, kur mēs vienmēr runājam par vairākiem aspektiem. Viens aspekts ir par to, ka tad, kad jūs kļūstat par ģimeni, hei, apprecēties, kļūstat neatkarīgi no vecākiem. Man liekas, tā ir ļoti svarīga lieta. Protams, ir forši viņus apciemot, iet ciemos, bet sāciet dzīvot neatkarīgi. Kāpēc? Jo ir ļoti daudz šī pieredzes stāstu, kur apkārt cilvēks saka, hei, es aizgāju ievācot pēc vīru vecākiem vai mammas vecākiem, bet visu laiku man pārmet vai zāģēju, jo es daru visu nepareizi. Kad vienkārši tur ir kaut kāda ekspektācija un kad vienkārši tas ilgtermiņā sabojā attiecības. Tā ir viena lieta, ko es mācu pārējiem. Otra lieta no šejienes ir tie kļūst par vienu miesu. Un te ir tas aspekts, ko Kristīna teica savā liecībā, kāpēc tik ļoti sāp, ka tu pārgulo ar kādu cilvēku, jo tu kļūst par vienu miesu ar viņu. Dievs paredzēja sākotnēji, kad vīrietis pārguļ sievieti, kad ir šī asina derība un jūs kļūst par vienu miesu, ka jūs kļūst kā viens miesu, kā viena ģimene, kā viens, var teikt, organisms, varam teikt, kur tu atstāji pēc tam daļu pie tā cilvēka. Un tāpēc tas tik ļoti arī sāp kaut kādā ziņā, ka tas notiek, kad pārgula kādu pirms kāzām un tā. Un trešā lieta, viņi bija kaili, un tie nekaunēs jau otrs priekšā. Kaili varam saprast divas lietas. Fiziski kaili, kad būtu kailam savu otrs puses priekšā, kas ir vīrs vai sieva. Otrs ir emocionāli kails. Vajadzētu būt tā, ka laulība attiecības ar šo otru cilvēku ir tik labas, ka tā ir veselīgākā vieta, kur būt. Kur tu var būt arī emocionāli kails, kur tu var garīgi būt kails, kur tu var stāstīt, kas notiek tavā dzīvē, kur tu var stāstīt, kas tev sāp, kas tev sirds, ko tu cīnies. Un ka tā ir tā vieta, kuram teikt, kur ir labi būt. Kas laulība ir tā drošā vieta, kur Dievs ir paredzējis, kas ir ideāla. Tā vieta, kur tu vari justies tu pats un kur tu vari gūšu atbalstu. Ejam tālāk. Un paturpinām stāstu, pašķiram uz priekšu nākamo nodaļu un atkal izlasīsim cauri un tad panalizēsim un tur atkal būs kāds foršs domas, ko mēs varam paņemt. Tad trešā nodaļa, 1. pants, bet čūska bija viltīgākā no visiem lauka zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sieva, vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā. Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koka augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs ir teicis, no tā jums nebūs ēst. Nes to aiztikt, cik tādi jūs mirsit. Tad čūska teica sievai, jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūs acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinādams labu un ļaunu.
Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un tas, jo tīkams acīm un iekārojams, kad dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili. Un viņi savīja vīģis lapas, taisīja sev gurni apsējis. Tad viņi sadzirdēja Dievu tā kungu balsi, kas dārzā staigāja tad viņi sadzirdēja Dievu tā kungu balsi, kas dārzā staigāja dienas vēsumā. Tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem Dievu tā kungu priekšā. Un Dievs, tas kungs, sauca cilvēku, sacījams, kur tu esi? Tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā un mani pārņēma bailes, jo esmu kails un es paslēpos. Bet viņš sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neesi ēdis no koka, no kuras tev aizliedz ēst? Un cilvēks sacīja, tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka un es ēdu. Un Dievs, tas kungs sacīja sievai, ko tu esi darījusi? Un sieva sacīja, čūska man pievīla un es ēdu. Un Dievs, tas kungs sacīja čūskai, tādēļ, ka tu esi darījusi, tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādāt visu lopu un augu zvēru vidū. Uz savu vēdaru tev būs līst un pīšļus ēst visu tavas mūža dienas. Un es celšu ienaidi starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekorīs papēdī. Sievai viņš sacīja, vairodams, es vairošu tavu sāpes, tev radīja mokas sāpes, tev būs bērnus dzemdēt, un tev būs bērnus dzemdēt, un tev būs kārot pret savu vīru, un viņam būs valdība par tevi. Un cilvēkam viņš sacīja, tā kā tu esi klausījis savu sievas balsī un es ēstu no šī koka, par kuru es tev pavēlēju, sacīdams, tev nebūs no tā ēst, lai zemi nolādētu tevis dēļ. Tev smagi strādājot, būs maize ēst visas savas mūža dienas. Ērkšķus un daļus, lai tā tev dod, no lauka augiem tev būs pārtika. Savu vaigas viedros tev būs maize ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts. Jo tu esi pīšļi, pie pīšļiem tev atkal būs jāatgriež. Un cilvēks nosauc savas sievas vārdu, Ieva, jo viņa ir visu dzīvo māte. Dievs, tas kungs, darīja cilvēkam un viņa sievai drāns no ādām un tajās ieģērb viņas. Un Dievs, tas kungs, sacīja, redz, cilvēks ir kļūst kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu, bet ka tas tagad neizstiep savu roku un neņem arī no dzīvības koku un nēd un nedzīvo mūžīgi. Tā Dievs, tas kungs, izrādīja viņu no ēdena dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts. Un viņš izdzina cilvēku ārā, un viņš nolika uz austrumiem no ēdens dārza ķerubus un abus liesmojas žobens, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Amen. Labi, šī bija otrā daļa. Tad stāsts ir pagaršs, tā kā piedodiet, diemžēl viņš tik garš sanāk. Pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, tikt piečakarētam, piemānītam, tas smukāks vārds, bet tātad, kas notiek? Tātad Sātans pa lielam, kas ir čūskas formā šajā stāstā, iekārdina Ievu sagrēkot. Tiešām Dievs neteica. Tiešām pārgalēt pirms kāzām slikt. Tiešām varbūt tas nav nemaz tik slikt. Es nezinu, kā jums, bet domāju, ka jūs arī savu dzīvi piedzīvojuši, kad ir kā klusa balciņa, kas čukst. Hei, nav jau tik traki. Nav jau jāiet atvainoties. Nav jau, tas ir kas, nezinu, viņa apsaukās mugurs vai aprunāšu viņai. Kas tad būs, kas jau slikts nenotiek. Un iekšā šī klusā balciņa, kas čukst, un kas notiek, kad paklausi. Tad ir tāda vainas sajūta, ne tā pats. Varēja tā nepateikt mammai, varēja to neizdarīt, varēja nenozakt, varēja jau nesagrēkoties, varēja neiekrist šajā kārnēmā grēkā. Un ir šī sajūta. Un otra lieta, kas ir labs un ļauns, kas tad tur slikts, kad cilvēks saprot, kas ir labs un ļauns? Es nezinu, man teica vienmēr tādu teicienu, kas vainīgs, tas bailīgs. Un pa lielam tā jau ir. Tā, ka tu esi viss sačakarējis, vienkārši tāds slēpties. Tas tāds muktu. Man liekas, Kristīnas tā arī bija tas, ka tu vienkārši mūs no Dieva. Liekas, un tu pats apzinies, ka tu esi sabojājis viss un sačakarējis. Un tu mūs no Dieva, kur liekas, līdzīgi viņiem. Viņš saka, Dievs saka, kas tu mūc? Kas notiek jau? Tu nav mūc jāmūk. Es tev mīlu. Un man liekas, te ir vēl viena lieta, ko es nepieminu šajā prezentācijā, bet viens, ko mēs redzam šajā dārzā, Dievs staigāja kopā ar cilvēkiem. Viņiem bija tik tuvas attiecības, reāli blakus viņi staigāja un runāja un ikdienā. Un man liekas, tur ir tā intimitāte ar Dievu, ko mēs varam iegūt tagad caur Jēzu Kristu. Kas notika arī dārzā.
Un mēs redzam, ka tas, ka viņi sagrēko, tas, ka viņi paņem apēd šo augli, nav teikt, ka tas bija ābols, tas varētu būt jebkurš cits auglis. Un viņš slēpjās no Dieva. Un tā ir, man liekas, tā reakcija arī mums, ka mēs slēpjamies no Dieva, ka mēs sagrēkojam. Ejam priekšu. Citu vainošanu. Otra lieta, kas notiek, ka mēs sagrēkojam. Mēs sakam, viss cits vainot. Es nebiju vainīgs. Nē, tā kā, tu sasit mašīnu, ne? Māsa. Kurš izsit logu, māsa? Man liekas, tā ir vēl viena, lieta, kas, man liekas, arī ir grēka rezultāts, un teikt, ka mēs cits vainojamies, ka mēs neuzņemamies atbildību. Un es vienmēr domāju, kas notika tajā brīdī, ja Ādams un Ieva būtu pateicis, es grēkoju, es biju vainīgs. Uzņēmušies atbildību. Nu, tā kā, vai Dievs būtu tāpat rēģējis? Man liekas, tas tāds vienmēr mans jautājums bija, ko Dievam noteikti pajautāšu, kas nokļūst debesīs. Hei, kas būtu noticis, ja viņi būtu uzņēmušies atbildību? Jo, man liekas, te ir tā lieta, ka mēs arī sākam visu citus vainot. Ka mēs paši sākam, mēs nevainojam kaut kur sevi, bet sakam, man liekas, arī bieži pie šķiršanās, kāpēc cilvēks šķirās, jo viņi saka, hei, tas otrs cilvēks. Ar šito nekad mūžā. Viņi aiziet kopā nākamajā laulībā, viņi atkal šķirās. Viņi aiziet trešajā laulībā, viņi atkal šķirās. Un vienmēr vainīgs viņš. Bet tas tās par ko ir? Kad īstenībā, tā kā tu rādz uz priekšu ar vienu pirkstu 4 rādi atpakaļ. Ka pa lielam tas tāds ir par tevi. Kamēr tu netiec galā ar sevi, kamēr tu nesaņem dziedināšanu, nemainies tu kā cilvēks. Tad arī tās attiecības neturēsies. Man liekas, tā ir vēl viena lieta, ko mēs varam mācīties. Šī stāsts visbiežāk ir par mums. Un ka mums ir jāmainās, jālūdz Dievam, lai Dievs mūs izmaina. Ejam tālāk. Bet Dievs turpina mīlēt. Un tā ir tā labā ziņa. Vienalga, man liekas, un Kristīnas stāstā bija tieši tas pats, pagāja kaut vai vairāk gadi, bet Dievs turpina mīlēt. Dievs nekur nav aizgājis. Dievs joprojām kā pazudušais dēls stāstā gaida ar atplastām rokām un skrien pretī, tā kā viņš redz, ka tu nāci. Un man liekas, un te ir tā divas lietas, ko es varu izcelt. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju, un viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzels papēdi. Pilnīgs randoms, ne? Nav jums tāda sajūta, ka viņš izlasa šo liekas, what? Ko? Kas tas tāds? Bet pa lielam tas stāsts ir par Jēzu. Tas stāsts ir par praviotojumu, par to, ka Jēzus nāks. Viņš saka, hei, tad no Ievas, tad starp tevi un sievu, tad starp tavu pēcnācēju, viņas pēcnācēju, tad pēcnācēju domāt, viss, kas būs pēc Ievas, un par to līniju mēs ejam, tur nāk Jēzus. Un kas notiek? Viņš tev sadragās galvu, tas nozīmē, ka Jēzus sadragā čūskai galvu, kas viņš uzvar sātanu, uzvar nāvi, bet tu viņam iet sadzels papēdi. Un ja es mirst, tad čūska iekož papēdī, ja es tiek piesīs krustā, viņš nomirst. Bet tas, kas tad neparādās, ir augšām celšanās. Bet tā būtība ir to, ka jau radīšanas stāstā Dievs pasaka, hei, nāks Jēzus, būs. Un man liekas, tas ir tas fenomenālākais, ko šajā stāstā mēs esam ieraudzīju, ka Dievam jau bija plāns, tā, kad cilvēki jau visu sačakarēja. Un cerēs, lasot veco darījumu, liekas, kur Dievs dod likumus, tie nepalīdz, kur Dievs dod to, nepalīdz. Tam noteikti bija savu loma. Un to arī teikt Bībelē, kad, piemēram, kad Dievs dod 10 baušļus, kad baušļu mērķi norādīt uz grēku. Kad mēs skatāmies pretī savu dzīvi, pret baušļiem, mēs redzam, hei, mēs grēkojam. Bet tas jau tev neizmaina. Izmaina Kristus, izmaina tā žēlstība, izmaina tas, kurš sadragāja to čūskas galvu un kuram iekor papēdī. Un tas ir par Kristu. Tas nozīmē, ka jau Dievs turpina mīlēt jau pašā sākumā. Otra lieta, ko varbūt šis otrs pāns arī neko neizsaka. Un kungs Dievs darināja cilvēkam, un viņas sievē ādas apģērbu un iet ar viņus. Kur viņš dabūja apģērbu, kā jums liekas? Kur Dievs dabūja apģērbu, kā jums šķiet? Dievs kādu nogalināja. Tā bija pirmās izlietās asins, lai apģērbt kādu. Tas nozīmē, ka Dievs jau lika kādam mirt par cilvēkiem, lai viņus apģērbtu. Un Dievs parūpējas, viņus apģērb un izsūta ārā no dārza. Ka Dievs nav tā, ka Dievs, davai ejiet, kā jums iestājies, bet Dievs rekur pat parāda tur žēlstību un mīlestību, viņš vienkārši apģērb. Tā kā nogalina kādu zvēriņu, lai viņus apģērbtu, jo tā ir āda. Tur nebija haims vai vēl kaut kas cits. Un man liekas, tas ir arī ļoti svarīga lieta, ka Dievs ir gatavs upurēt kādu daļu mums, un tas atkal par Jēzu jau. Tā kā atkal mēs varam savēlkt to, ka Jēzus tika upurēts, protams. Ejam tālāk. Un tad, ja mēs runājam par sodu, man liekas ļoti tāds labs kristīgs princips, ko mēs varam paņemt gan arī bērnu audzināšanai, kad ir noteikumi, tad ir noteikumi ir sekas, un iespējams ilgtermiņa kaut kāda sekas, kas atstās visu mūžu. Un te ir lāsts, ko mēs redzam. Varbūt lāsts tādā ziņā, kas arī liekas, bet šeit no šeit mēs redzam pāris lietas.
Kas ir tie lāsti, ko mēs tur redzam? Varbūt jūs varat palīdzēt. Kas tur notika? Kas bija tas, ko Dievs teica, tev tagad būs šitā? Tādēļ, ka tu grēkoji, tev būs šitā. Kas bija tās lietas, ko Dievs teica cilvēkiem? Palīdziet man. Kā jums liekas? Labi, es jums palīdzu. Pirmais lietas, sievietēm sāpēs dzemdēt. Tas nozīmē, ka pirms tam dzemdības būtu bijušas normālas un nevienam nesāpēt. Un bērni nāk normāli pasaulē bez kādām mokām. Otrs, vīrietim būs visu mūžu strādāt smagi. Tas nozīmē, ka, principā vēl viens, kas arī nebija sākotnēja opcija. Un trešais, jārūpējas par savu iztiku ēdienu, ko ēst, kas arī kādreiz nebija. Tas nozīmē, ka tā nepaklausība atstāja iespēju darīt mums šodien. Un tāpēc, es domāju, šis stāsts ir tik fenomenāls vai vispār, ietekmējoši tik ilglaicīgi, jo mēs redzam kaut kādu ietekmi uz to visu, kas kā divu cilvēku lēmumu dēļ. Un es domāju, tāpat arī mums var būt, ka mēs grēkojam, ka tas atstāja ietekmi uz mūsu dzīvi, uz mūsu nākamajiem bērniem, ģimeni vispār, kas notiek tālāk. Bet tas ir tas, kad ja mēs zinām, ko Dievs mums saka, nekrist kaut kādā kārdinājumā vai paklausīt viņam, ka mēs turamies pie tā, ka mēs neļaujamies šim kārdinājumam izjaukt mūsu kaut kādu attiecības, laulību vai draudzību vai kā citas lietas. Ok, un otrā lieta izdzīt no dārza, kas arī nav forši, jo man liekas, tur bija ideāli, tur viss bija forši, perfekti, un vēl viena lieta, ko es varbūt varu pieminēt šeit, kad, ja jūs kādreiz lasīsiet atklāsuma grāmatu, tad, principā, radīšanas stāsts savēlkās atklāsuma grāmata tieši dāras formā, ka tur arī ir dzīvības koks, kur varēs ēst un dzīvot mūžīgi, bet tur nav vairs labā un jaunā dzīšanas koks, tā ir vienīga atšķirība. Un, ka tur ir šī upe, kas plūst cauri, ka principā, tā analoģija izvēlkās pa cauri visai Bībelē par šo radīšanas stāstu. Ok, un nākamais slaids, un to es arī noslēgšu, un jūs vairs ilgāk nemocīšu. 3 lietas, ko mēs varam tad, savilkt kopā. Labi, būs vēl viens slaids, kas būs praktiskais slaids, bet šis ir tāds, ko varam savilkt kopā. Tad Dievs rada visu skaistu, Dievs rada visu ideāli ar visu labāko, kā tas varētu būt. Tad šo mēs redzam, viņš ieliek dārzā, visi ir forši, viņi tiek pārēdināti, viņiem viss ir. Un arī kaut ziņā Dievs mūs rada skaistus, arī pēc savu tēlu līdzības, un ar to jā. Un otra lieta, ko mēs šeit varam paņemt, ir cilvēks grēko un nepaklausot Dievam un sabojā attiecības ar viņu un nodara sev pāri. Tad, kad mēs grēkojam, kas tad ir grēks? Mēs sabojām attiecības. Mēs sabojām attiecības vien ar nevēl 10 baušļi. Pirmie 2 baušļi ir par Dievu, pārējie 8 vai, man liekas, pirmie 3 bija par Dievu un pārējie 7 jāir par cilvēku. Ka, principā, tā, ka mēs grēkojam, mēs jau sabojam attiecības. Tad vai nu ar Dievu, visbiežāk tas ir ar Dievu, un arī savā starpā mēs sabojam attiecības. Un trešā lieta ir Dievs turpina mīlēt, upurējot viņu dēļ un plānojot sūtīt Jēzu. Tad Dievs turpina mīlēt. Arī tad, kad mēs visus atšķirējam, ir joprojām šī žēlstība, ko Kristīna teica, ka ir žēlstība. Dievs joprojām mīl un mūs gaida. Mums pēdējā lieta, pēdējais slaids, un to es noslēgšu. Zin kā, es esmu ļoti liels praktiķis, man patīk savilkt līdz tādam, ko tad mēs varam darīt. Tad pirmā lieta ir būt tuvībā ar Dievu. Tieši tāpat kā Ēdenē, veidojot attiecības un pateicoties Jēzu par viņu upuri, tas arī, ko Kristīna minēja, būt tuvās attiecībās Kristu, ikdienā runāt ar viņu, lūgt Dievu, klausīties viņu, uzdot viņiem jautājumus, lasīt Bībeli, uzzināt par viņu vairāk, saprast, kā viņš ir paredzējis mūsu dzīvi un lai mēs viņu nodzīvot labi un neuzkrāt dzīvē uz kādiem grābekļiem. Otrā lieta – dzīvot paklausot tam, kas ir labs un ļauns, ko Dievs saka. Jo tas ir labākais mūsu dzīvē. Tad paklausīt tam, ko Dieva vārds saka, pie tā turēties un nepakļauties tam, ko pasaule saka. Jo tas, kas notiek ikdienā, ka mēs daudz, ka esam pasaulē, ka mēs tusējam ar cilvēkiem, ar klasabiedriem, ar draugiem un ilgstoši nenākam jauniešu vakariem, nenākam pie Dieva, mēs lēnām attālinamies no Dieva. Tas, ko Kristīna teica, pa lielu ilgtermiņā mēs vienkārši aizpeldām prom un mēs vienkārši vairs nespējam atšķirt, kas ir labs un ļauns, jo mēs aplīpam ar to to, ko mūsu draugi runā, kā viņi runā, kas ir trendīgs, vispārējais, un mēs vienkārši vienā brīdī aizpeldam. Un mēs attopamies, ka, hei, bet es šitā negribu dzīvot, tas man sāpina. Tā kā tas sāpina Dievu, tas sāpina man līdzcilvēks, ja es tā turpinu dzīvot. Meloju vecākiem vēl citas lietas. Un trešā lieta apzināties, ka grēks bojā attiecības un censties negrēkot. Un tā ir tā realitāte, kas, man liekas, ir saprast, ka tas, ka tu grēko, tas, ka tu nepaklaus Dievam, tas, ka tu melo, nezinu, tas, ka tu zoc, tas, ka tu pārkāp laulību, pat savā prātā vai pornogrāfiju, vai ko citu, tas ietekmē tavu dzīvi, tas bojā tavas attiecības ar Dievu, attiecības ar līdz cilvēkiem. Un man liekas, svarīgi ir, ko Bībele saka, negrēko.
Liekas, kā var negrēkot? Liekas, mūsu DNS kaut kur ierakstīts no Ādama un Ieva, kas valkās līdzi. Bet es domāju, tas ir tas augstākais mērķis. Un ja mums ir šis augstākais mērķis negrēkot, tad mēs arī censīsimies negrēkot. Mēs darīsim visu, lai negrēkot. Protams, ka mēs kritīsim. Protams, ka mēs klupsim. Bet tā ir tā žēlstība, kur mēs pie Kristus varam ieteikt, Dievs piedod. Dievs piedod, es negribu vairs tā darīt. Un viņš atkal palīdz tev piecelties. Tā kā lai Dievs mums palīdz, es ticu, ka no šīs stāsta mēs varam daudz paņemt. Bija vēl noteikti kaut kādas pārdesmit detaļas, ko es varēju vilkt ārā, bet šīs bija tāds, man liekas, nozīmīgākais, kas jums katram var palīdzēt. Tā kā, laiks ir diskusijai, jā? Pareizi. Kāds nāk pieteikt diskusiju un tad arī būs kādi jautājumi.